Šodien runāsim par parastajām daļām. Palūkojies sev apkārt un paskaties, vai kaut kas ir sadalīts vienādās daļās. Iespējams, ka tu ievēroji pulksteņu, jo tā ciparnīca ir sadalīta vienādās daļās. Arī kārbiņa var būt sadalīta vienādās daļās. Arī augļus un cienastu saviem viesiem mēdzam sadalīt vienādās daļās. Veidojas, kad veselo sadala daļās, sauc par parastajām daļām. Ja no šokolādes 6 gabaliņiem mēs paņemsim 1 gabaliņu, iegūsim 1 sestdaļu. No 4 gabaliņiem paņemot 1, iegūsim 1 ceturdaļu. No 3 gabaliņiem paņemot 1, iegūsim 1 trešdaļu. Šādas daļas turpmāk sauksim par pamatdaļām. Pamatdaļas rodas, ja vienu veselu vienību, piemēram, šokolādi, ābolu, stundu, nogriezni vai skaitli, sadala vairākās vienādās daļās. Ir svarīgi pareizi izlasīt daļas. Piemēram, 1 puse, 1 trešdaļa, 1 piekdaļa, 1 desmitdaļa, 1 simtdaļa. Atceries, tās ir pamatdaļas. Katru daļu raksturo 2 skaitļi. Vienu no tiem mēs rakstām virs daļas svītras, otru zem daļas svītras. Zem daļas svītras esošo skaitli mēs turpmāk sauksim par saucēju, un saucējs rāda, cik vienādās daļās veselais sadalīts. Bet virs daļas svītras esošo skaitli sauksim par skaitītāju. Skaitītājs savukārt rāda, cik vienādo daļu ņemts. Tātad skaitītājs un saucējs. Mēs varam iedomāt, ka daļskaitlis ir mūsu seja, kurā acis redz, cik daudz vajag skaitīt. Bet mute sauc. Cik daļās sadalīts? Tad skaitītājs un saucējs. Šie jēdzieni turpmāk būs ļoti svarīgi. Tādēļ centies tos iegaumēt un nesajaukt. Viegli saskaitīt tādas daļas, kurām saucēji ir vienādi. Piemēram, 2 trešdaļas plus 1 trešdaļa.
Tas izskatītos tā, ja mēs būtu sadalījuši taisnstūri 3 vienādās daļās, paņēmuši 2 no tām un pieskaitījuši vēl 1/3. Tātad kopā tas veidotu 3/3. Izrādās, ka 3/3 taču ir tas pats, kas 1 vesels. Tātad to varam pierakstīt arī šādi. Tādas daļas, kurām vienādi saucēji, ir viegli atņemt. Piemēram, 5 septīdaļas atņemam 2 septīdaļas. Protams, ka septīdaļas paliks, bet tikai 3. Kas notiek, ja no viena vesela atņemam kādas daļas? Cik tad piekdaļu paliek? Tas nozīmē, ka mēs atkal vienu veselu būtu sadalījuši 5 vienādās daļās un 2 no tām paņemtu nost. Mums paliek 3 piekdaļas. Taisnstūris sadalīts 10 vienādās daļās. Esam paņēmuši 3 no šīm daļām. Tātad 3 desmitdaļas. Varam pieskaitīt vēl, piemēram, 2 desmitdaļas. Tas nozīmē, ka kopā esam paņēmuši 5 desmitdaļas no taisnstūra. Daļas, kurām ir vienādi saucēji, ir viegli saskaitīt un atņemt. Ja no šīm 5 desmitdaļām mēs atņemtu 1 desmitdaļu, tad iegūtu 4 desmitdaļas. Vesela skaitļa un daļas summu bieži vien pieraksta bez plusa zīmes, kā šajos piemēros. Tā kā rezultātā esam ieguvuši gan veselu skaitli, gan daļu, tad, lai atpazītu šādas daļas, mēs tās sauksim jauktiem skaitļiem. Jauktu skaitli var izteikt neīstā daļā. Piemēram, 1 vesels 3/4 sastāv no 4 ceturdaļām, kas ir vienā veselā, un vēl 3 ceturdaļām. Tātad kopā 7 ceturdaļas. Divi veseli, 1 ceturdaļa. 2 veselos būs 8 ceturdaļas. Pieskaitot vēl 1 ceturdaļu, rezultātā iegūsim 9 ceturdaļas. Izrādās, ka var veikt vienkāršāku darbību. Daļas reizināt ar veselo
un pieskaitīt daļas skaitītāju. Šo pašu piemēru varēja izpildīt un pierakstīt šādi. 4 reiz 2 plus 1 skaitītājā un 4 saucējā. Izpildot darbības skaitītājā, mēs ieguvām tās pašas 9 ceturdaļas. Risināsim vēl citus piemērus. 3 veseli, 1 puse. 3 reiz 2 ir 6, pieskaitam vēl 1, iegūstam 7 puses. 4 veseli, 2 trešdaļas. 3 reiz 4, 12, plus 2, 14 trešdaļas. Parasti šo darbību skolēni veic galvā, ja nav ļoti lielu skaitļu. Kā piemēram, 256 veseli un 3 piekdaļas. Nevarēs galvā sareizināt. Tādēļ veicam papildu darbību, kur 256 reizinam ar 5. 5 reiz 6, 30, 0 rakstam 3 prātā. 5 reiz 5, 25 plus 3, 28, 2 prātā. 5 reiz 2, 10 plus 2, 12. Un pieskaitam vēl 3. Kopā tas sanāks 1283 piekdaļas. Līdzīgi ir iespējams izpildīt pretēju darbošanos. No neīstas daļas izslēgt veselo. Piemēram, 14 trešdaļas. Nozīmē 14 dalīt ar 3. Arī to var parādīt kā papildus darbību rakstos. 14 dalam ar 3 iet 4 reizes. Atlikumā iegūstam 2. Tādēļ sākotnējā daļa tiek rakstīta kā 4 veseli un 2 trešdaļas, jo atlikums veido skaitītāju. Kā tev šķiet, kas ir vairāk? 1 puse vai 1 trešdaļa? Droši vien, ja mēs padomātu, paņemt pusi no picas vai paņemt tikai trešo daļu no picas, būtu skaidrs, ka vēders tukšāks ir tad, kad mēs ņemam 1 trešdaļu. Tātad 1 puse ir lielāka nekā 1 trešdaļa. Kas ir vairāk? 1 desmitdaļa vai 1 piekdaļa? Līdzīgi domājot, droši vien sapratīsim, ka lielāks picas gabals sanāks tad, ja mēs to ēdīsim piecatā, nevis mūsu būs 10. Kas vairāk? 1 trešdaļa vai 1 piekdaļa?
Nu ja, 1/3 ir lielāka. Izdarīsim secinājumu. Jo mazāks ir pamatdaļas saucējs, jo lielāka ir pamatdaļas vērtība. Secinājums attiecas arī uz citām daļām, kas nav pamatdaļas, bet kurām ir vienādi skaitītāji. Piemēram, daļa 2/5 un 2/7 lielāka ir daļa 2/5, jo veselais dalīts 5 daļās un ņemtas 2 no šīm. Otrai daļai veselais dalīts 7 daļās, tātad smalkāk un katra daļa ir mazāka. 4 astotdaļas un 4 desmitdaļas. Lielāka ir daļa 4 astotdaļas. 3 12daļas un 3 9daļas. Lielāka ir tā daļa, kura dalīta 9, nevis 12 daļās. Ja skaitītāji ir vienādi, tad lielāka ir tā daļa, kuras saucējs ir mazāks. Izpildi uzdevumu. Ieliec nevienādības vai vienādības zīmi. Bet pārbaudīsim, vai ieliki šādu zīmi. Otrajā piemērā 1/3 ir lielāka par 1/6. Trešajā piemērā 2/3 ir lielākas nekā 2/7. Un pareizi esi izdarījis, ja nākamajā piemērā ielicis vienādības zīmi. Un arī, protams, veselais ir lielāks nekā tā daļa. Otrajā uzdevumā centies sakārtot dotos daļskaitļus augošā secībā. Tas nozīmē sākot ar mazāko. Būs rīkojies pareizi, ja pirmo būs rakstījis 1/5, tad 1/3 un tad 1/2. Trešajā uzdevumā sakārto dotās daļas bilstošā secībā. Tas nozīmē sākot ar lielāko.
Pareizā atbilde būs, ja uzrakstīta sekojoša secība: 5 septītdaļas, 5 astotdaļas, 5 12 daļas. Ceturtais uzdevums. Salīdzina pēc lieluma šādas izteiksmes: 3 septītdaļas un 1 vesels, 7 septītdaļas un 1 vesels, 9 septītdaļas un 1 vesels. Jā, 3 septītdaļas ir mazākas, 7 septītdaļas vienādas, bet 9 septītdaļas lielākas nekā 1 vesels. Tas nozīmē, ka daļas var salīdzināt ar 1 veselu. Tās daļas, kuras ir mazākas nekā 1, sauc par īstām daļām. Tikko apskatījām piemērus, kuros bija redzams, ka daļas var būt vienādas ar 1 veselu, lielākas vai mazākas par 1 veselu. Atkarībā no tā daļām atkal ir savs iedalījums. Ir tā saucamās īstās daļas. Un neīstās daļas. Par īstām daļām sauc tādas, kas salīdzinot ar vienenieku ir par to mazākas. Piemēram, 2 piekdaļas, 6 septītdaļas, 13 20 daļas un tā tālāk. Bet neīstās daļas ir tādas, kuras ir vai nu vienādas ar 1 veselu, piemēram, 7 septītdaļas, vai 10 10 daļas, vai arī lielākas par 1 veselu, piemēram, 9 septītdaļas vai 11 desmitdaļas. Nākamajā piemērā mēģini nosaukt, kuras ir īstas un kuras neīstas daļas. Īstās daļas pasvītrošu. Pārējās ir neīstās daļas. Pavēro dotos taisnstūrus un nosaki, kāda daļa no tiem iekrāsota. Atbildes būs pareizas, ja saskatīsi, ka pirmajā taisnstūrī iekrāsotas 4 sestdaļas, otrajā taisnstūrī 2 trešdaļas, bet trešajā taisnstūrī
8 12 daļas. Šīs daļas savā starpā ir vienādas. Tas nozīmē, ka vienu un to pašu daļu var uzrakstīt dažādi. No 4 sestdaļām, lai iegūtu 2/3, skaitītājs ir jādala ar 2, un arī saucējs ir jādala ar 2. Lai no 2/3 iegūtu 8 12, skaitītājs ir jāreizina ar 4, un arī saucējs jāreizina ar 4. Ar šiem piemēriem esam apskatījuši daļas pamatīpašību. Tās skan šādi. Daļas lielums nemainās, ja tās skaitītāju un saucēju reizina vai dala ar vienu un to pašu skaitli. Ar vienu un to pašu skaitli. Skaitītāja un saucēja reizināšanu ar vienu un to pašu skaitli sauc par daļu paplašināšanu. Bet skaitītāja un saucēja dalīšanu ar vienu un to pašu skaitli par daļu saīsināšanu. Daļu saīsināšanai un paplašināšanai būtiska nozīme būs turpmāk, kad mācīsimies saskaitīt un atņemt daļas, kuru saucēji ir dažādi. Daļu ir iespējams saīsināt tikai tad, ja tās skaitītājam un saucējam ir kopīgs dalītājs. Izņemot skaitli 1, jo dalot ar 1, izteiksmes vērtība nemainīsies. Apskatīsim piemēru 12 18. Abi šie skaitļi ir pārskaitļi, tātad ir iespējama saīsināšana ar 2. Dalot skaitītāju ar 2 un dalot saucēju ar 2, iegūstam 6 devītdaļas. 12 18 varēja saīsināt arī savādāk. Gan skaitītājs, gan saucējs dalās ar 3 un iegūstam 4 sestdaļas. Ir vēl viens variants, kā saīsināt 12 18, dalot skaitītāju un saucēju ar 6, tādēļ iegūstot 2/3. Kura tad no saīsināšanām ir tā pareizā? Pareizas ir visas šīs saīsināšanas. Tikai parasti cenšas atrast pēc iespējas lielāku kopīgo dalītāju, lai iegūtu mazāku daļu, kuru saīsinam, un gūtu par to labāku priekšstatu. Ja daļas skaitītāja un saucēja lielāko kopīgo dalītāju uzreiz grūti noteikt, tad daļu saīsina pakāpeniski ar jebkuru kopīgo dalītāju, līdz iegūst daļu, ko vairs nevar saīsināt. To parasti pielieto lieliem skaitļiem, kuriem grūti ieraudzīt kopīgos dalītājus. Apskatīsim piemēru 56 simtdaļas.
Vispirms abus skaitļus dalīsim ar 2, iegūstot 28 50 daļas. Redzam, ka skaitlis arī tagad dalās ar 2. Tātad 14 25. Ne skaitlim 14, ne 25 nav kopīgu dalītāju. Tas nozīmē, ka šo daļu tālāk saīsināt nevarēs. Ja 2 skaitļiem nav kopīga dalītāja, izņemot, protams, atkal skaitli 1, tad tādus skaitļus sauc par savstarpējiem pirmskaitļiem. Mūsu gadījumā 14 un 25 ir savstarpēji pirmskaitļi. Tas nozīmē, ka 14 25 daļas ir nesaīsināma daļa. Daļas pamatīpašību ērti pielietot skaitļošanas piemēros. Tādā kā šī izteiksme. Tikai atceramies, ka drīkst dalīt ar vienu un to pašu skaitli gan skaitītāju, gan saucēju. To var parādīt, nosvītrojot tos skaitļus, kurus saīsinam, un klāt pierakstot dalījumu. Skaitļiem 6 un 12 ir kopīgs dalītājs 6. 6 dalīt ar 6 ir 1, 12 dalīt ar 6 ir 2. Arī skaitļiem 18 un 24 ir kopīgs dalītājs 6. Dalam 18 ar 6 ir 3, 24 ar 6 ir 4. Starp nenosvītrotajiem skaitļiem ir reizināšanas zīme. Tātad skaitītājā mums paliek skaitļi 1 reiz 3, saucējā 4 reiz 2. Un šo reizināšanu, atšķirībā no sākotnējās, piemērā dotās, mēs viegli varam izpildīt galvā un rezultātu iegūt jau kā nesaīsināmu daļu. Vēl viens piemērs. Skaitītājā 35 reiz 18, saucējā 6 reiz 21. Skaitļiem 35 un 21 ir kopīgs dalītājs 7. 35 dalīt ar 7 ir 5, 21 dalīts ar 7 ir 3. Skaitļiem 6 un 18 arī kopīgi dalītāji. 6 dalīt ar 6 ir 1, 18 dalīt ar 6 ir 3. Skaitītājā mums palika skaitlīši 5 reiz 3, saucējā 1 reiz 3. Šajā brīdī mēs ieraugam, ka vēl ir gan skaitītājā, gan saucējā skaitlis ar kopīgu dalītāju. Izdalam to. 3 dalīts ar 3 ir 1. Gala rezultātā esam ieguvuši skaitītājā 5, saucējā 1, jeb 5 veselus.
Šobrīd mēs, protams, salīdzinām tādas daļas, kurām skaitītāji vienādi, protams, salīdzināt arī tādas daļas, kurām saucēji vienādi. Kā salīdzināt 5 sestdaļas un 7 devītdaļas? Tam nolūkam mums palīdzēs daļu paplašināšana līdz tādiem saucējiem, kuri ir vienādi, jo tad ir vieglāk salīdzināt daļas. Meklēsim tādu skaitli, kas dalās gan ar 6, gan ar 9. Šāds skaitlis ir 18. Pirmā daļa ir jāreizina ar 3, bet nepietiek reizināt tikai saucēju. Jāreizina gan saucējs, gan skaitītājs. 5 sestdaļas ir tas pats, kas 15 18. Otrā daļa ir jāreizina ar 2. Un atkal reizinam gan skaitītāju, gan saucēju. Rezultātā iegūstot 14 18. Šīm daļām saucēji ir vienādi. Tātad lielāka būs tā daļa, kurai skaitītājs ir lielāks. Tāda pati nevienādība pastāv starp dotajām daļām. Tātad 5 sestdaļas ir lielākas nekā 7 devītdaļas. Vienādosim saucējus šādām daļām. 3 septītdaļas un 5 21. Vienmēr vajag palūkoties uz abiem saucējiem, vai gadījumā šie skaitļi viens ar otru nedalās. Un šeit ir tā, ka 21 dalās ar 7, tātad kopīgais saucējs būs 21. Un pirmā daļa būs jāreizina ar 3. Un atkal, gan saucējs, gan skaitītājs. Iegūstam 9 21. Otrai daļai papildus reizinātāji nav vajadzīgi. Tādēļ šo daļu pārrakstam. Un izdaram secinājumu, ka 9 21. ir lielākas par 5 21. Tāpēc arī sākotnējās 3 septītdaļas ir lielākas nekā 5 21. Vienādosim saucējus daļām 3 piekdaļas un 1 astotdaļa. Skaitļi 5 un 8 ir savstarpēji pirmskaitļi, jo tiem nav kopīgu dalītāju izņemot skaitli 1. Tādā gadījumā kopsaucējs būs abu saucēju reizinājums. 5 reiz 8 – 40. Pirmai daļai papildu reizinātājs būs 8, otrai daļai papildu reizinātājs 5. Iegūsim 24 40. un 5 40. kuras viegli ir salīdzināmas un līdz ar to novērtējam arī sākotnējā daļa.